Profesiju klasifikators ir atkal izmainījies. Jau novembra izlaidumā bija apraksts, kādā veidā darboties ar klasifikātoru, jo jūs jau noteikti ievērojāt, ka klasifikators ir mainījies kardināli, tur ir nomainīta ne tikai nosaukumi, kas neatbilst mums pierastajiem, bet pilnīgi savādāki profesiju kodi. Un jau novembra izlaidumā stāstīja, ka ir nepieciešams katrai darbinieku kartītei iziet cauri un ar roku nomainīt šo un pārbaudīt profesijas kodu, jo var gadīties, ka šis profesijas kods gluži vienkārši neatbilst vairāk nekādai patiesībai, kāda jums ir bijusi. Ko mēs varētu te pameklēt? Kāds darbinieks. Tātad šeit ir profesijas kods, amats, bet ja mēs atveram, mēs paskatāmies un redzam, ja viņš sarakstā šādi parādās, tas nozīmē, ka šis profesijas kods ir saglabājies, nosaukums ir saglabājies, ja ne, tad vienkārši varam vaļā, meklējam, kāds mums ir pēc jaunā klasifikātora kods jānorāda un klikšķinam un darbojamies. Ja šeit ir sarkans uzraksts profesijas kods un pasvītrums, tas nozīmē, ka absolūti nav nekādas sakartības ar veco klasifikātoru, ne kodā, ne nosaukumā, tad to ir viegli ieraudzīt un pārbaudīt. Ja ir šāds ieraksts vienkārši melns, tad ir jāpārbauda, vai tiešām ieraksts ir atbilst patiesībai, jo, piemēram, februāra izlaidumā ir laboti iepriekšējie kodi, nomainīti profesiju nosaukumi, pielikti jauni kodi, un kopskaitā tas ir pāri par 100. Tā kā darba jums ir pilnas rokas. Tāds paziņojums jauks lec, to es pēc tam izstāstīšu, kas tas ir par paziņojumu. Būtībā par izmaiņām likumdošanā viss ir izstāstīts. Izstāstīšu par to, ko mēs esam izveidojuši jaunu, lai jums būtu vieglāk un ātrāk strādāt. Domāju, ka daudz grāmatveži noteikti uzmanīgi apskata, kas tur ir izveidojies un ir ievērojuši augšā šeit divas tādas pogas - realizācija un peļņa. Pirmais droši vien ir uzraksts realizācija, bet visi zina, ka ja blakus nosaukumam ir maza tāda bultiņa, tad tas nozīmē, ka uzspiežos uz šīs bultiņas atverās kāds saraksts, un tas nozīmē, ka var izvēlēties vēl kādu opciju un kaut ko apskatīties. Ir izveidota poga realizācija un poga peļņa. Ko tas nozīmē? Realizācija. Blakus jūs redzat, ir cipariņš, ir kaut kāds mistisks skaitlis, ko mēs nevaram saprast, no kā ir veidojies. Ja mēs uzspiežam uz pašu skaitli, tiek atvērta atkal kaut kāda atskaita, par ko jūs droši vien brīnaties, kā sistēma zina, kāda man ir realizācija. Kas ir realizācija? Šīs te pogas izpratnē. Tie ir visi ieņēmumi, kas ir norādīti konkrētos ieņēmumu kontos. Un parādīšu, kur to visu atrast un kā ar to visu tikt galā. Pie partneriem valūtām ir jāatver kontu plāns un jāapskatās, vai visiem kontiem, ar kuriem jūs strādājat, ir kontu pielietojumā ielikta pazīme realizācija. Tā ir jauna pazīme, lai uzlabotu ātrdarbību ar dažādām atskaitēm. Tātad visiem 6. grupas kontiem un 8.1 kontu grupā ir šī pazīme, bet ir jāpievērš uzmanība šādai lietai. Sistēmā ir konts 6520, kas saucās ieņēmumu no pamatlīdzekļu pārdošanas. Tā ir realizācija. Ja mēs lasam, kā ir jākārto gada pārskats un jāizpilda peļņas zaudējuma aprēķins, tad mēs zinām, ka peļņas zaudējuma aprēķins liedz savērstā veidā rādīt dažādas finanšu rezultātus, izņemot 3 pozīcijām. Tie ir ieņēmumi un izdevumi no pamatlīdzekļu pārdošanas, tiek rādīts savērsts rezultāts, valūtas kursu svārstībām ir rādīts savērsts rezultāts un valūtas konvertācija ir rādīts savērsts rezultāts. Tas nozīmē, ka mēs rādam nevis
cik mums ir ieņēmumi no piemēram, pamatlīdzekļu pārdošanas, un citā peļņas zaudējuma aprēķina rindā, cik mums ir izdevumi no pamatlīdzekļu pārdošanas, bet mēs vienkārši rādam rezultātu, cik mums ir vai nu peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas. Un tas pats attiecas arī uz konvertāciju, valūtas konvertāciju un valūtas kursu svārstību kontiem. Lai šis rezultāts būtu pareizs, ja jūs neesat mainījuši kontu plānu un pieturējušies pie šī standarta kontu plānu, tad kontam 815, kā tas ir ieņēmums, tātad tur automātiski būs pazīme realizācija, un kontam 817, ja ir atstāts tas pats, es atvainojos, 827, ja? Un 825, ja jūs neesat mainījuši. Tad šiem izdevumu kontiem arī ir pretī pazīme realizācija. Tas nozīmē, ka šajā realizācijas atskaitē nebūs mākslīgi palielināti ieņēmumi par valūtas kursu svārstībām, bet vienkārši tiks parādīts rezultāts, vai pozitīvais vai negatīvais. Lūdzu, pārbaudiet, ja jūs gadījumā, ja jūs esat mainījuši kontu plānu, vai varbūt, ka jūs šiem kontiem esat piešķīruši kaut kādu citu nosaukumu, ja, un tad varbūt šī pazīme ir ielikusies automātiski. Tieši tas pats attiecās uz izdevumiem no pamatlīdzekļu pārdošanas. Tā kā, lai vieglāk ir strādāt, parasti to kontu plānu sataisa tā, lai viņš ir nevis intuitīvi saprotams, bet lai viņš tāds viegli saprotams un lai tie konti darbojās tādā miedarbībā. Tātad, ja konts 6520 mums ir ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas, tad izdevuma pusē ieliekam 7520, lai zinām, ka 752 un 652 tas ir kaut kas ļoti līdzīgs. Vienā pusē ir ieņēmumi, otrā izdevumi. Ja jūs esat šo kontu 7520 jau aizņēmuši un tur uzkrājat kaut kādas izmaksas, tad lūdzu pārbaudiet, vai uzliekot februāra izlaidumu šeit nav ielikusies pazīme, ka tā ir realizācija. Un ja jūs esat izdevumiem no pamatlīdzekļu pārdošanas piešķīruši citu kontu, tad lūdzu tam kontam ieliekiet savukārt pazīme realizācija. Vēl pastāstīšu pēc semināra gaitā, kur vēl šī pazīme ir aktuāla. Tagad, protams, tur pārbaudiet, vai jums visiem kontiem ir pielikta šīs kontu pielietojuma pazīmes, ir diezgan neteikšu tā muļķīgi, bet ne jums tagad ir laiks gada pārskatu sastādīšanas brīdī, bet paturiet prātā, kad vajadzētu atrast pēc gada pārskatu nodošanas laiku un iziet cauri šīm pozīcijām un ielikt konkrētas pazīmes atbilstošiem kontiem. Ja? Tā kā pašlaik te ir realizācija, tā ielikt pazīmes arī gan debetu parādu, gan kredītu parādu kontiem, jo nākotnē var gadīties, būs iespēja veidot atskaites balstoties uz šiem kontu pielietojumiem, un ko īstenībā jau var arī tagad izmantot, parādīšu, kurā vietā tas ir izmantojams. Tātad izstāstīju par to. Nu, un lūk, un no visiem tiem kontiem, kuriem ir ielikts pazīme realizācija, tiek veidot tiek aprēķināta realizācijas summa, un ja atveram atskaiti, uzspiežot uz šīs summas zīmes un šīs mapītes, tad mēs redzam, no kādiem kontiem ir paņemta atskaita. Redzat, šeit ir pārdots pamatlīdzeklis, ja, un ir parādīta starpība 10 000 ieņēmumu, 8 000 izdevumu, tātad starpība ir 2000. Un summa atskaitē sakrīt ar to, kas ir realizācijā. Ja mēs atveram peļņas zaudējumu aprēķinu, tad šīm summām būtu pilnībā jāsakrīt. Un pārbaudīsim, vai šī summa sakrīt vai nesakrīt. Atskaite atverās uz šodienu, teiksim tā, ne uz rītdienu, ne vakardienu, ja, šī summa tiek izveidota no tajā dienā, kurā mēs atskaiti atveram. Tātad, redz, kur ir 32972, tātad sakrīt ar to, kas mums ir, meloju jau aizskrēja pie peļņas, ja, peļņas zaudējuma aprēķinā bija 32972, tad lūk, šeit ir tāda pati summa